tu nedrīksti slēgt ārā Google maksas reklāmas, kuras iet uz tavu zīmolu, pat ja tu organiski atrodies pirmajā vietā Google meklēšanas rezultātos. Lielākā daļa zīmolu, jebkurš zīmols, vienmēr būsiet top pozīcijās Google meklētājā. Reizēm uzņēmumi domā tā, ka, ja es esmu top pozīcijās Google meklētājā organiski, kāpēc man vajag maksas reklāmu vēl laist uz savu zīmolu? Un es izstāstīšu gadījumu, kur mums vienam klientam bija tāda situācija, ka viņi pieņēma darbā mārketinga cilvēku, bet ne reklāmu speciālistu, bet vienkārši cilvēkus uz mārketingu. Un viņi sāka saviem spēkiem tur rakties par to Google Ads kontu, tur prasīja AI uzdod jautājumus, tad viņi sāka tur visādas lietas darīt, ko mēs redzējām, ka viņi izslēdz ārā tā kā reklāmu visiem meklējumiem, kas saistīti ar konkrēti ar viņu zīmolu. Un es domāju, ka viņi tā arī padomāja, ka mēs esam to pozīcijās, ietaupīsim naudu, izmantosim kaut kur citur, kāpēc mums vajag. Bet mēs redzējām, ka viņai, tam uzņēmumam, uzreiz kritās maija mēnesī ieņēmumi internetu veikalā pa apmēram 60,000 eiro, kas ir ļoti liels cipars. Protams, kad nokritās ieņēmumi tieši no Google Ads, tāpēc, ka viņi viņus izslēdza, kaut kāda daļa no šī trafika pārgāja uz organiskiem rezultātiem, bet kopējā bildē ieņēmumi vienkārši brutāli nogāzās. Tāpēc, kad konkurenti uzreiz, ja jūs ar maksas reklāmu neaizsargājat savu šo te pozīcijas Google meklēšanas rezultātu tajā maksas daļā to pozīcijās, tad konkurenti uzreiz parādās. Un tā ir kļūda, un pat ja tev liekas, ka tu ietaupīsi, jo tu esi organiski, cilvēki reizēm sajauc, un viņi ierauga citu, varbūt tur viņam uzrakstīts ir, piemēram, tā reklāmā tur super atlaides, un viņi neaiziet pie tevis, viņi aiziet pie konkurentu. Un tad iedomājies, tavs potenciālais klients kļūst par konkurenta klientu, tad viņš jau ir nodibinājis pirmo darījumu, viņš ir klientu datubāzē, un viņi sāk strādāt ar to klientu, un tas klients vairāk nekad varbūt pie tevis neatgriezīsies, tā kā nedariet to muļķību. Bet ja tu vēlies, lai tavs zīmols vienmēr parādās top pozīcijās arī maksas rezultātos un konkurenti šo pozīciju neaiztiek un netiek tur, tad nāc pie mums uz e-commerce Strive mājaslapu e-komercija.lv un pieskaries bezmaksas konsultācijai.